Labs rīts visiem kosmosa ziņu klausītājiem un rīta kafijas baudītājiem. Šodiena 10. jūlijas iemirdzas kā spožs un ambiciozs pilnmēnesis mežāža zīmē. Ko tas nozīmē? Apmēram to, ka visi tie, kas pēdējā laikā slinkojuši vai atlikuši savus darbus uz kaut kad vēlāk, iespējams tieši šodien dabūs sajust stingru visuma roku, kas skaidri un gaiši norādīs uz nepadarītajiem darbiem. Pilnmēnesis mežāzī vienmēr liek mums domāt par mērķiem un rezultātiem. Un arī par to, kā dzīvē nopelnīt miljonu, vai vismaz ieplānot savu sapņu dzīvi tā, kurā nav jāstrādā katru darba dienu no 9 līdz 5. Un kas gan var būt labāks iedvesmas avots lieliem sapņiem, ja ne ideāla kafija? Iespējams, vienīgā kafija pasaulē, kura garšo pēc zvaigznēm. Un pavisam drīz tu varēsi to gan pasūtīt, gan nogaršot. Bet atgriežamies pie prognozes. Un ja šodien izjūti iekšēju spriedzi, tad zvaigznes iesaka tev atrast zelta vidusceļu, vai vismaz brīdi, lai vienkārši ieelpotu, izelpotu un iedzertu savu kosmisko kafiju. Un atceries, ka šis pilnmēnesis nav tikai par darba rezultātiem vien. Tas ir arī par lepnumu, drosmi un spēju pateikt sev: es to izdarīju. Tāpēc tieši šodien droši vari sevi paslavēt par visu iepriekš paveikto, jo tu taču esi foršs un zvaigznes to zina. Tāpēc lai tava kosmosa kafija un visa diena garšo pēc zvaigznēm, bet virs galvas mūžīgs piena ceļš.